Jā, tik tiešām viens no tādiem interesantiem secinājumiem un novērotiem fenomeniem, un jāsaka, ka šis fenomens mums tika novērots gan 8. gadā, gan pagājušajā, gan arī šogad, ir tāds, ka patiešām, ja mēs jautājam, kā kopumā vērtē stāvokli Latvijā, tad tie šobrīd bija 12% autovadītāji, kas saka, viņu prāt kopējais autobraukšanas kultūras līmenis ir augsts. Ja mēs jautājam, kā tad ir tevīm, kāds ir tavs līmenis, tad tur izrādās apmēram 57% autovadītāji savu autobraukšanas kultūru novērtē kā augstu. Ja? Citiem vārdiem šeit šī šķēra un neatbilstība ir ļoti, ļoti liela. Bet tas ir šķiet saistīts vienkārši ar mūsu psiholoģiju, ar to, kā mēs kopumā, kā indivīdi, kā homo sapiens redzam pasauli, ja? Kur katram jau no mums šķiet, mūsu pašu acīs, mēs vienmēr vai vairumā jautājumu sev šķietam labāki nekā mūsu vērtē citus. Ja? Un šķiet, ka šis autobraukšanas gadījums varētu būt viena no tām situācijām, kas izpaužās sevišķi spilgti, ka mēs par sevīm esam krietni labākās domās nekā citi pa mums. Jā, varētu būt, kad savā ziņā tas mazliet varētu būt šķērslis progresam, jo ja es uzskatu, ka ar maniem viss ir kārtībā, tad tas īsti varētu man nebūt motivators kaut ko pārdomāt savā rīcībā. Iekļaujies kustībā par drošu un laipnu satiksmi, iesaka SEB Leasings.